Vairāk nekā 10 cilvēku šodien pulcējās piketā pie valdības ēkas, lai protestētu pret priežu izciršanu Rīgas vicemēram Aināram Šlesaram piedarošajā īpašumā Jūrmalā. Tomēr, neskatoties uz šiem protestiem, valdības sēdē ministri šodien balsojot atbalstīja Šlesaram piedarošā zemes gabala pārveidi upes ielā Viensā Jūrmalā. To, ka koku iznīcināšana kāpu aizsargu joslā gandrīz hektāra platībā nav samērojama ar vienas ģimenes privāto vajadzību apmierināšanu, vairāk kārt paudusi Jūrmalas aizsardzības biedrība. Projekts, kas ir paredzēts tajā teritorijā, paredz būvēt peldbaseinu, paredz būvēt privātu teniskortus, visādus piebraucamus ceļus. Un tas nozīmē, ka ne tikai tiks izcirsts 76 koki, no kurām ir šīs 29 spriedzes, bet arī paredz noārdīt šīs kāpes, jeb transformēt. Sen vajadzēja pieņemt tādus nopietnus likuma pantus, kas vispār vai nu aizliedz, vai atļauj. Un nebūtu visu šo strīdu. Un nevar Jūrmalā būvēt, nezinu, kādā joslā, nekādā veidā. Un punkts. Jānis Doklans atzina, ka jautājumā ir notikusi politiska izšķiršanās, taču valdība atbalstījusi par 0,23 hektāriem mazākas teritorijas pārveide nekā lūgts. Jūrmalas aizsardzības biedrība apsver iespēju lēmumu pārsūdzēt Satversmes tiesā.